Čau, mani sauc Amuna Deivis, un šis ir raidījums Nodokļi bez panikas. Tā kā esmu influenceris, satura veidotājs, frizieris, pašnodarbināta persona, man dažkārt nodokļi rada paniku. Un tā kā man ir daudz jautājumu, vēlos rast atbildes uz tiem. Un es ticu, ka ne tikai man ir daudz jautājumu par nodokļiem, bet arī tev, skatītāji. Un tādēļ ir izveidots šis raidījums. Un šajā raidījumā mēs kopā ar zvērinātu, revidentu un nodokļu konsultantu Ievu atbildēsim uz ļoti daudziem jums interesējošiem jautājumiem. Nodokļi bez panikas. Tā kā man ir liela nesaprašana, kas ko kā, tad dosimies vidu mājaslapā un pasīsimies, ko mēs varam atrast pašu spēkiem. Ļoti daudz dažādu liela informācija. Palīdzību Ukrainai vienmēr ļoti jauki. Vidu vēstules jautājumi un atbildes. Pieslēgties EDS. Šeit ir arī vidu virtuālais asistents Toms, gada ienākuma deklarācijas, algas nodokļu grāmatiņu, pasta sūtījumu. Pirmie soļi nekustamajā īpašuma izīrētājiem, grāmatvedība un strukturētie e-rēķini, licences un atļaujas, to gan es zinu. Es tiešām neko nesaprotu no šī, un tāpēc man liekas, man vajadzēs Ievas palīdzījumu. Čau, Ievā! Čau, Dāvi! Kā tev liekas, ar ko man sākt, ko mēs varam sākt darīt? Tēma ir ārkārtīgi plaša, mums ir jāsaprot, ko mēs īsti gribam pārunāt. Un tamdēļ varbūt, kad nāc pajautā arī cilvēkiem, ko viņi domā, kādi viņiem vēl ir jautājumi. Un gan jau satiksimies, visus noskaidrosim. Labi, tiks darīts. Čau! Čau! Pirms es dodos tikties ar Ievu, es iešu noskaidrot, kādi ir jautājumi par nodokļiem rīdziniekiem. Mums ir jautājums, vai jums nodokļi rada paniku? Jā, bišķi, jā. Nē, nerāda. Nē, man arī ne. Ne īpaši. Nu, it kā jāatbild, ka nē. Nē, panika man tie nerada noteikti. I've been here for about 5 hours, so I don't really know what the tax system is like. But, Varbūt kaut kādā nelielā līmenī, jo es, man liekas, nezinu baigi daudz par to neko. Nē, es esmu maksājis nodokļus un nesatraucos par to. Es teiktu, ka jā. Man ir 18 gadi. Es teiktu, ka šis pirmais gads, kur es vispār tā ar nodokļiem nodarbojos, tāpēc jā, ir tāds bišķi nesaprašana. Sveicināt, vai jums nodokļi rada paniku? Saprotam problēmu. Šobrīd nē, jo es strādāju algotu darbu un principā manus darba ņēmēju nodokļus samaksā darba devējs. Kopumā es teiktu tādā mērenā līmenī, ne līdz galam varētu teikt, ir joprojām kaut kādi neatbildēti jautājumi par to, kur tad paliek īsti tie nodokļi un kā varbūt proporcionāli arī viņi sadalās tālāk un cik liels procents pie viņus aiziet pensijā un tādas lietas, jā. Es teiktu, vislielākā panika ir brīdī, kad tu redzi, kad tu zini savu papīra algu un to algu, kas tev uz rokas ienāk. Tad ir vislielākā panika, bet arī, to sadalījumu pilnībā, es nevarētu teikt, ka es pārzinu. Kaut kāds, es saprotu, ka aiziet tur kaut kāds sociālais nodoklis un tādas lietas, bet tā sīkākas nemācēšu teikt, nē. Paniku noteikti nē. Es sapratu to, kas man ir vajadzīgs par darba nodokļiem, par PVN, bet, es nekad, neiedziļinājos īsti, bet to, ko man vajag, es pārzinu, jā. Ja jums būtu viens jautājums, kas jums interesētu, kas nav skaidrs par nodokļiem, un jums būtu iespēja uzdot šo jautājumu nodokļu konsultantai, kāds būtu šis jautājums? Kāda ir atšķirība starp individuālais komersants un pašnodarbinātais? Kur vispār man nodokļi aiziet? Jā. Kur vispār aiziet nodokļi reāli? Reāls nezinu. Maksāju to un beigās neko es nezinu. Laikam, ka nē, tāpēc, ka es strādāju algotu darbu, līdz ar to par mani maksā nodokļus, līdz ar to jautājumu nav ar ikgadēju deklarāciju tieku galā jau vairākus gadus, līdz ar to jautājumu laikam nebūtu. Super. Man arī laikam ne, un man ir sija, un man grāmatvedi vienkārši iztais. Jā, kā ar to. Super, parši. Laikam kā arī nebūs. Tieši tagad, protams, kā nodokļi ir paaugstināts katru gadu, bet tieši kā viņi tur veidojas un katru vajag ietekmēt mani ikdienas dzīvē, šobrīd nevaru pateikt. Esmu algos darbinieks un
diez vai tur vēl var ko mainīt. Nodokļu konsultantam parasti jautājumi rodās darba gaitā. Šobrīd nav neviena, bet principā, ja man vajag, es vienmēr atrodu kādu nodokļu konsultantu un pajautāju. Tieši tā. Vairāk kā nodokļi strādā un ko var... Vispārīgi, visi nodokļu sistēma liekas nesaprotama, sarežģīta. Ja es kaut ko daru ārpus darba, tad man ir tie autoratlīdzības līgumi, vai man ir tad jāreģistrējās kā pašnodarbinātajam, un tajā es neesmu iedziļinājusies, un man būtu droši vien jautājumi, kas man ir izdevīgāk, kas priekš manis pašas ir izdevīgāk, kā noformēt tos darbus visus, vai kā pašnodarbinātajam, vai kā vispār, nezinu, SIA bez PVN vai autoratlīdzības. Par to man būtu jautājumi. Jā, es domāju, ka es būtu ieinteresēta uzzināt varbūt vairāk par darba algas nodokļiem un kā tur viss skaitās, teiksim, kā skaitas nodokļi atšķirībā no pelnītas algas summas gadā. Par pašnodarbinātību, tas ir interesants jautājums, jo kādreiz es mēģināju būt pašnodarbinātā. Un toreiz man liekas, ka nodokļi ir ļoti augsti un tas nav izdevīgi. Tāpēc es arī neko nedarīju ar to. Es mēģināju kaut ko pētīt vides mājaslapā, bet tā līdz galam es neteiktu, ka bija skaidrs, jo tur ir ļoti daudz nianses. Čau, jau beidzot, man tev prieks satikt. Kā tev iet? Čau, Dāvi! Man iet labi, bet es nevarēju sagaidīt, ka tu beidzot atnāks uz mūsu raidījumu. Jā, esmu mācīts. Es izpildīju tavu uzdoto uzdevumu, aptaujāju rīdziniekus un, zini, man ir vēl lielāka nesaprašana. Ja man likās, ka es pirms tam nesaprotu, tad tagad, man liekas, es vispār neko nesaprotu, jo neviens neko nesaprot. Es sapratu to, ka ļoti daudziem cilvēkiem vispār nav saprotams, un šī tēma nodokļi, kā viņi dzird vārdu nodokļi, ir tāda diezgan bailīga un nepatīkama. Man pat likās, ka daudz cilvēku negrib stāstīt patiesībā, ko viņi par to domā. Un, bija īstenībā diezgan grūti šīs intervijas, un man uzdeva ļoti labu uzdevumu. Man bija jāpārkāp pāri sev, bija diezgan grūti dabūt informāciju ārā no cilvēkiem. Es domāju, ka par nodokļiem baidās jebkurā valstī, ne tikai Latvijā. Un vēl kas ir svarīgi, gan jau, ka tagad filmēja, vēl jau vairāk cilvēki nevēlējās runāt, vai ne? Cilvēki ieraudzīja kameru, vispār samulst. Ļoti daudz cilvēku vispār pat atteicās kameras priekšā kaut ko teikt. Jo liekas, ka tu par to nerunās, tad tās problēmas nav, bet nodokļi ir un viņi ir jāmaksā. Un kad es taisīju šīs intervijas, iedalījās cilvēki divās daļās, kad cilvēki, kas strādā algotu darbu, viņiem pat, man liekas, tāda sajūta bija, kad viņiem īsti neinteresē, jo viņiem liekas, ka viss ir automātiski, viss notiek automātiski, viņi vietā izdarās, viss saistībā ar nodokļiem, un kad man likās, ka cilvēki pat īsti nav ieinteresēti paskatīties, kas ko kā īstenībā notiek. Tā ir, man liekas, lielākā tāda problēma, ka cilvēki baidoties no nodokļa vārda kā tāda, nemaz neiedziļinās un nav arī kopumā plaši pieejama tāda vienkārši uztverama informācija par to, kā tā nodokļu sistēma veidojas un kāpēc viņi ir vajadzīgi. Tā ir, jo es iegāju vidmājaslapā un es vispār neko nesapratu, kur man vispār un ko meklēt un kas attiecas uz mani, kā uz pašnodarbināto un kas attiecas varbūt uz kādu, kurš strādā algotu darbu zem kāda un kuram aiziet automātiski. Tāpēc, man liekas, tā ir diezgan tāda sarežģīta tēma. Redzi, pat cik tā nodokļu sistēma ir pati par sevi ārkārtīgi sarežģīta. Vidmājaslapā ir ļoti daudz informācijas, bet viņa vairāk, lai tu izprastu savas nianses un savu situāciju, tur ir jābūt diezgan tādam profesionālam cilvēkam, lai saprastu, kāpēc ir sakārtots kaut kas kaut kādās sadaļās. Ir, protams, atrodami dažādi kopsavilkumi un tā tālāk. Bet vispirms, manuprāt, būtu cilvēkiem jāsaprot, kas vispār tā nodokļu sistēma ir. Tā kā tu saki, tas nav tikai algota darba ienākumi, jo algotais darbs ir tas, ko lielākā daļa cilvēku dara. Jā, un šis ir tas, ko es pamanīju ļoti, ļoti izteikti intervijās. Cilvēki, kad dzird, es uzdevu jautājumu, vai nodokļi rada paniku.
cilvēki, lielākā daļa, kas atbildēja, viņi uzreiz šo nodokļu vārdu asociē uzreiz zem algas. Bet nodokļi jau nav tikai alga. Nu, ja, jo, lai saprastu nodokļu būtību, ir jāsaprot, kas tas nodoklis tāds ir. Jā. Jo mūsu valsts darbojās kā uzņēmums faktiski. Valstī ir kaut kādas izmaksas, lai nodrošinātu to, kas mums ikdienā ir pieejams un ko mēs varbūt arī nenovērtējam, to pašu sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanu, kur ir policija, tad, piemēram, medicīniskās palīdzības sniegšanu, ko arī nodrošina valsts aizsardzību galu galā arī. Tāpat noteikti daudz ir lasījuši, ka mēs palīdzam Ukrainai un tāpat arī, ja mums būtu kaut kādas problēmas, mēs varētu sagaidīt, kad mums arī citas valstis palīdzēs, tad šādas visas valsts funkcijas, un tā nav tikai ierēdniecības uzturēšana, bet arī tādas funkcijas, tās notiek pa valsts naudu, un valsts kā uzņēmums ieņēmumus gūst faktiski tikai caur nodokļiem un nodevām. Tātad šī sistēma nodrošina to, lai mēs savā valstī justos labi, justos droši, lai varētu teikt, ka mēs esam attīstīta valsts, tad ir jābūt ienākumiem, lai varētu visu to apmaksāt. Kā tev liekas, kāpēc vārds nodokļu biedē cilvēkus? Tā ir nesaprašana, neizpratne par šo vārdu? Tas gan jau, kad veidojās arī vēsturiski, un pirmkārt arī cilvēkam liekas, tīri psiholoģiski. Tu noslēdz, piemēram, autoratlīdzības līgumu par 1000 eiro. Jā. Un tu saņem kontā mazāk, jo kāds ir uzdrošinājies kaut ko no tavas autoratlīdzības noņemt. Un līdzīgi arī par algu. Pieļauju domu, kad arī cilvēki noteikti to pieminēja, kad viņam ir tanī algas lapiņā to gala summu, viņš ierauga stipri mazāku nekā... Jā, kaut kādā daļa aiziet kaut kur prom, un tad kāpēc un kur? Jā, un viņam liekas, ka tas viss pazūd. Tas varbūt arī, pirmkārt, ir psiholoģiski, otrkārt, tas ir vēsturiski kaut kāda, teiksim, arī tā Latvijas valsts sākums arī nebija noteikti ļoti vienkārši, ka mēs nezinājām, kā ko veidot un kā ko darīt, un ieņēma dienesta, teiksim, šī iekasēšanas funkcija arī atstāja iespaidu. Ja? Tāpat, ja tev ir jāmaksā tas nodoklis, viņš ir jāmaksā, un arī jāņem vērā, kad laika periodā no 18. līdz 24. gadam bija ārkārtīgi sarežģīts iedzīvotāju ienākumu nodokļu aprēķina mehānismus, un gan jau, kad arī daudzi rīdzinieki ir saskārās ar to, kad tev liekas, ka tu nodokli esi samaksājis, bet par gadu veicot šo ienākumu nodokļu pārrēķinu, par cik bija vairākas ienākumu nodokļu likmes, viņam izrādījās, ka viņam pēkšņi 700 eiro ir jāpiemaksā. Jāsamaksā, jā. Un cilvēks to tas nevarēja... cilvēkiem izraisa dusmas vai nepatiku. Tieši tā. Un viņam liekas, ka viņam to naudu noņem, bet šī aprēķināšanas sistēma bija tāda, kad nevarēja nekad zināt, kas tev galā gadam būs, jo šis prognozētais neapliekamais minimums bija tāds plūstošs. No 25. gada tam vajadzētu būt salīdzinoši vienkāršāk. Viena no lielākajām problēmām, ko es arī sapratu no intervijām, kad intervēju rīdziniekus, visiem ir viens tāds liels jautājums, kur tie nodokļi paliek un kā viņi sadalās vai kur kas kā aiziet. Un jā, to cilvēki nesaprot, un man liekas, tas arī rada tās bailes vai... Mēs, protams, varam būt neapmierināti, kā tas sadalās, jo tīri katrs vērtē no savām sajūtām, no savām mājas situācijas, no ģimenes un tam līdzīgi, bet internetā Finanšu ministrijas mājaslapā mēs varam apskatīt, kas vispār kādi nodokļi veido šos budžeta ienākumus un kā budžeta līdzekļi katrā konkrētajā gadā tik procentuāli tērēti lielos virzienos. Tātad mums tas ir apskatāms, kaut vai lai saprastu tieši uz kurieni, cik daudz šie nodokļi tiek novirzīti. Es redzu, ka mums ir tabulas, kas tas ir, jo es īsti nesaprotu līdz galam. Tas ir laikam kaut kā procentuāli parādīts, kur kas aiziet, ja? Vai kā? Redzi, te ir tas, ko tu jautāji. Un faktiski Finanšu ministrijas mājaslapā, vai meklējot ar hashtag budžets 2025, mēs varam redzēt par šo gadu kreisajā pusē ir tabula, kādi nodokļu ieņēmumi ir plānoti, tieši kādi nodokļi no tātad ieņēmumi budžetā ir plānoti. Nekad nevar zināt. Tad ierakstot šo te budžets 2025 Google, piemēram, jā, tu vari atrast, kur aiziet nodokļi un procentuāli, kur kas kā. Šo es vispār nezināju, pirmo reizi kaut kādā mūžā redzu. Tās tabulas ir tādas vieglāk uztveramas, cik mums ir ienākumi un cik ir izmaksas budžetā, tātad mūsu sabiedrībā, mūsu valstī, labklājības nodrošināšanai un attīstībai, tātad kā tas viss izskatās šim gadam konkrēti. Tu redzi kreisajā pusē tabulā, kad kopējie budžeta ieņēmumi ir paredzēti 15,4 miljardi. Ak, Dievs, es gribētu to naudu sev.
bet tēriņi ir 17,1 miljards. Tas nozīmē, ka mēs patērējam vairāk nekā ir. Jā, dārgi. Vai tas ir labi vai slikti? Tas nav īpaši labi. Nu, jā. Nē, bet es aplaudēju par to, ka es sapratu pareizi. Nu jā, mēs joprojām tērējam vairāk nekā mēs plānojam iekasēt. Tas jau, man liekas, mums visiem šopholisms. Šopholisms. Nu jā, man patīk tērēt, bet maksāt nepatīk. Nu, te bišķiņ tā mēs to varam redzēt, bet, protams, budžeta ieņēmumi atšķirsies. Izmaksas visticamāk nebūs mazākas, bet ieņēmumi gada beigās 25. gadā varētu būt atšķirīgi. Bet tā nav netipiska situācija, ar šo saskarās ļoti daudzas valstis, un, protams, starpība, ja tev tavā saimnieciskajā darbībā dāvi pietrūks nauda, tu gribi nopirkt kaut kādu tur, piemēram, parūku, un tev 300 eiro pietrūks. Ko tu dari? Mamu. Nu, lūk, arī mūsu valsts tāpat. Draugi! Eiropas centrālā banka, halo! Nu, tāpat arī šajā budžeta lietā tieši tas pats arī notiek. Ja ir iztrūkums, tad valsts kaut kur aizņemās un pēc tam maksā. Nē, es neprasu aizņēmumu, es prasu, lai dod. Nu, arī, protams, piemēram, zemnieki arī, mēs arī daudz mūsu biznesa nozares saņem šo Eiropas fondu finansējumus. Arī tā tad ir arī šīs dāvanas, ja, kur pretī ir jābūt kaut kādam izpildījumam. Tāpat kā mums notiek mājās un sabiedrībās ir ierobežota atbildība jebkurā citā biznesa formā, arī budžets ir sava veida biznesa forma. Nu, lūk, tātad te mēs varam redzēt kreisajā pusē, kā ir plānota iekasēšana, un labajā pusē mēs varam redzēt, kam valsts ir sabudžetējusi tēriņus. Tātad redzi, ka tad šis ir tas, kur aiziet mūsu nodokļi. Kur paliek mūsu nauda. Šeit jūs neredzēsiet, protams, detaļas ir sarežģītāk uztvert, bet viņas ir arī pieejamas Finanšu ministrijas mājaslapā. Šis ir tāds legit. Jā. Okay. Nu, tā kā īstais. Tas ir īstais. Nu, redzi, un šeit tu vari apskatīt, kad sociālai aizsardzībai ir tikai 33,1% no budžeta, veselībai 10,9%, aizsardzībai 10% un tam līdzīgi. Tātad sabiedriskā kārtība, kas arī tu gribi naktī droši pārvietoties pa ielu, lai te uzrauga kārtību, teiksim. Tātad tas maksā 6,8% no mūsu budžeta. Tādā veidā mēs varam redzēt, kur tas ir. Un vēl viens tāds maldīgs iespējas cilvēkiem, kas ir, kad valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir tāds maksājums, kur es kaut ko obligāti dabūšu atpakaļ. Tas, ka nodoklis saucās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tā nav apdrošināšana, tas ir nodoklis. Un nevienmēr atkarībā... Es jau neko nesaprotu. Nevienmēr tu nesaņemsi varbūt atpakaļ to, ko tu tur iemaksā, jo to, ko mēs šodien maksājam, mēs uzturam varbūt pensionārus un tam līdzīgi. Klau, Ieva, ar nodokļiem cilvēkiem asociējas valsts ieņēmuma dienests. Kāda vispār viņam ir nozīme? Ko viņš dara? Kas ir valsts ieņēmuma dienests? Valsts ieņēmuma dienests pārsvarā nodarbojās ar nodokļu iekasēšanu. Tā ir viena no tādām funkcijām. Jā, bet tas, kas dabū naudu. Nu, viņi vienkārši savāc šo naudu, ne jau ieņem dienests to savāc sev. Viņi vienkārši savāc, iztaigā pa visām kastītēm un salasa to, kas viņiem pienākās pēc likuma. Bet ļoti interesanta un svarīga funkcija valsts ieņēmuma dienestam ir arī dažādu nodokļu normu skaidrošana. Kā es minēju, katra cilvēka konkrētajā situācijā ieņēmuma dienests paskaidro, kā tev rīkoties, tāpat arī gatavo metodiskos materiālus, kurus var mājaslapā atrast. Un tur var, no ieņēmuma dienesta arī var daudz saņemt informāciju. Es, kad saņemu kaut kādu paziņojumu no vidu, kā tai nomainīt kontaktu numuru personas, uzreiz rodas panika. Vienmēr liekas, ak, Dievs, kaut kas nav kārtībā. Kāpēc cilvēkiem ir bail, kad viņi ierauga vidu Gmailā vēstuli? Nu, tā ir tāds respekts kaut kādā veidā, jo atkal noteikti... Vai vidam ir darbs iebiedēt cilvēkus? Nē, nu, protams, ieņēmuma dienests nenodarbojās ar iebiedēšanu, bet, nu, teiksim, tā vēstuļu izsūtīšanas funkcija, viņa ir ļoti brīnišķīga, ka tu saulaicīgi var redzēt, ka tev būtu daudz ērtāk un patīkamāk. Es atvainojos, ir saņemt šo ieņēmuma dienesta vēstuli, kad jums ir nodokļu parāds, piemēram, nekā aizēja uz veikalu un tev karte nestrādā, jo konts ir nobloķēta. Man arī ir bijusi ar vidu pieredze, bet man viņa ir bijusi ļoti patīkama. Viņa man tā kā ļoti pretim nākoši, jo es tiešām nesapratu neko. Man rodas panika, man atnāk uz kaut kādu vēstuli,
un tad vienkārši zvanot viņiem, viņi ir ļoti, ar mani bija ļoti atsaucīgi, ļoti izskaidroja viegli, kas ir kas, un nemaz nebija tādā milzīga baila pēc tam, kad es kontaktējos ar viņiem. Bet redzi, Dāvi, ar ko es saskaros ikdienā, kad cilvēki, mūsdienu digitalizācijas laikmetā, arī ja kādam ir kaut kādas nodokļu problēmas vai kaut kādu jautājumu gribas noskaidrot, domāju, es uzreiz pajautāšu mammai Googlei, vai ne? Vai ChatGPT kaut kādu. Bet jāņem vērā, ka visa informācija, ko mēs lasām internetā, viņa nav varbūt pareiza un precīza. Tas ir dažādas baumas, ir dažādas sarunu grupas, grāmatvežiem un nekādā veidā nevajag iedomāties, ka tas, kas ir internetā, viegli pieejams šīs sarunas, tā ir absolūtā kaut kāda patiesība. Jo vienīgā institūcija, kura rada šo visaugstākās ticamības informācija, ir valsts ieņēmuma dienests. Ja tev, kā tu saki, tev ir kaut kāda problēma, tev ir tiesības un jautāt, un ieņēmuma dienestam ir pienākums atbildēt. Nevienmēr tas ir sliktā ziņā, ka viņi ar tevi sazinās. Noteikti tas nav vienmēr sliktā ziņā, bet arī ieņēmuma dienesta sistēmā šīs elektroniskās vēstules kādreiz gadās kļūdas kaut kādas. Tas viss ir normāli. Bet vēl ko noteikti cilvēkiem vajadzētu arī ņemt vērā. Ieņēmuma dienestam arī cilvēki var zvanīt. Arī gan jau, ka tu pats izmanto iespēju pazvanīt. Jā, es pats varu zvanīt. Jāatcerās, ka ja mēs ar ieņēmuma dienestu konsultējamies vai uzdodam jautājumu telefoniski, tam ir tikai informatīvs raksturs. Jo visu kaut ko var teikt, viens saprata tā, otrs saprata savādāk, bet ja gribas kaut ko nopietnāk noskaidrot, tad ir jāraksta vēstule. Un tas jau ir daudz ticamāks, bet paļauties dažādos fórumos uz kaut kādām, klaču sarunām un to interpretēt kā patiesību, tas nav īsti labi. Jā, tātad vidu nozīme ir tas, ka tie ir tie, kas uzrauga, vai viss ir kārtībā un viss ir sakārtots pareizi, kā tam būtu jābūt pareizi. Un redzi vēl, kas ir ļoti svarīgi, kad arī kā iepriekš tabulās varēja redzēt, ka nodokļi nav tikai algu nodokļi, ko mēs maksājam par visu kaut ko. Ja tu ar draugiem aizēji uz kafejnīcu un viens otram pārskaitiet naudiņu, lai norēķinātos, vai brauciet kopā ar taksometru viens otram, aizdodiet naudu, ja tu saņem mantojumu, ja tu saņem dāvanu no draugiem, cik liela tā var būt, kas apliekas ar nodokļiem, kas neapliekas, un ko cilvēki vēl kādreiz palaiž garām, kas ir izplatīta kļūda. Jo, ja es esmu Latvijas nodokļu maksātājs, jāatcerās, ka es Latvijā maksāju nodokli ne tikai par ienākumiem Latvijā, bet arī par savu vispasaules ienākumu. Piemēram, ja man tagad arī nav tālu jābrauc nekur, lai tu varētu strādāt kādā ārvalstu uzņēmuma labā. Es uztaisu sižetu un man samaksā, piemēram, Vācijas uzņēmums nopērk šo manu pakalpojumu. Arī par to ir jāmaksā nodokļi. Tātad tā informācija par šiem ienākumu veidiem, viņa ir ļoti, ļoti apjomīga un katram būs tie savi. Tāpat kā tu saki, ka tev ieņēmuma dienests palīdzēja, bet arī daudziem cilvēkiem ir bijušas, tā panika un bailes, jo ļoti lielām cilvēku masām tika izsūtītas vēstules ar jautājumiem, paskaidrot, kas veido jūsu bankas konta ienākumus. Varbūt arī tev ir bijusi saskare ar šo jautājumu, tātad ieņēmuma dienests neredz, kas tieši notika tavā bankas kontā, bet pēc informācijas apmaiņas sistēmas saņem tikai kopējo ienākumu summu, kas tev ir bijusi. Viņam ir tiesības pajautāt. Tas nenozīmē, ka tas ir noziedznieks. Jā, cilvēkiem uzreiz liekas, ka Jā, bet tīri dabīgu apstākļu dēļ šie ienākumi, ko deklarējās, piemēram, kas no algas deklarējās vai no kaut kādiem pārdošanas darījumiem vai savu mantu pārdošanas kaut kādā portālā, tie ienākumi novirzās periodos. Tev var būt ienākums vienā, nauda ienāk otrā, un arī no šīm vēstulēm būtībā nav jābaidās. Ja tu maksā nodokļus un saproti, kas tavā dzīvē notiek ar ienākumiem, tā nav liela problēma, un vienkārši ir jāsaprot, ka ieņēmuma dienests nezina detaļas, viņi jautā, kā tas ir un no kā tas veidojās. Sarunās es arī piefiksēju, ka cilvēki uzskata, ka ja viņi strādā algotu darbu, tad viņiem nav par to jāzina, jāizprot, jo to jau samaksā viņu vietā darba devējs. Baigi interesants tāds viedoklis, kāpēc tā ir. Nē, tā jau faktiski nav, jo katrs pats ir nodokļu maksātājs. Darba devējam ir tikai funkcija šos nodokļus ieturēt no cilvēka. Automātiski jau. Tātad darba devējs sarēķina, cik tie nodokļi jāmaksā un ietur, bet tajā pašā laikā, ja darba devējs ir kļūdījies cilvēkam caur savu gada ienākuma deklarāciju, šie nodokļi ir jāpiemaksā, jo mēs esam nodokļu maksātāji. Darba devējs ir tikai rēķinātājs. Teiksim, tādas... Tad īstenībā cilvēkiem vajadzētu sakot
līdz katram. Jā, bet darba likums uzliek darba devējam par pienākumu katru mēnesi, kad izmaksā algu, cilvēkam arī izsniegt šo algas aprēķinu. Tātad, lai viņš uz lapas redzētu, kā viņam šī alga ir. Pirms un cik aiziet nodokļos, lai cilvēks var redzēt. Pie tām arī internetā ir vismaz 4 algu kalkulātori, kur cilvēks var arī pārbaudīt un paskatīties, vai, sarēķināt viņa prāt pareizi vai ne. Tādas lielas kļūdas darba devēja alga aprēķinos ir ārkārtīgi reti. Ja tur var būt kaut kādas tur neapliekami minimumi vai kaut kādas slimības naudas nav bijušas pareizos periodos, un tas arī bieži vien ir nesaistīti ne tāpēc, ka grāmatvedis ir bijis sliņķis, bet tāpēc, ka, arī kaut kādas valsts sistēmas, kur reģistrējās šīs darba nespējas lapas, ir vai nobīdījušies pa laikiem vai bijušas kļūdas, bet tādas algās parasti lielas problēmas nav. Bet jāzina, ka tā ir mūsu atbildība galu galā. Man liekas, ka kad cilvēki uzskata, ka nodokļi un visas šīs lietas attiecas uz tādiem pašnodarbinātajiem, kam ir kaut kādi savi uzņēmumi. Ja tu strādā zem kāda, tad tas viss ir tāds Vēl ir ļoti tāds aplams uzskats, kas arī internetā tur parādās sižetos, tiek tiražēts, kad, piemēram, kad grāmatvedis ir tas, kuram jāatpelna sava alga, sarēķinot tā, lai nodokļi nav jāmaksā. Tās ir pilnīgas muļķības, tāpēc, ka grāmatvedim ir jāzina likumi, kā pareizi sarēķināt, un grāmatvedis nav tā institūcija, kas, jo labāks grāmatvedis, jo mazāk nodokļu sarēķinās. Tas, protams, tā nenotiks, bet tādas ir dzirdētas. Tātad visas šīs baumu lietas mēs nevaram ņemt nopietni, tā jāinteresējās valsts ieņēmuma dienestā, ja kādas. Tātad, ja grib arī kaut ko izzināt, tad vieta, kur skatīties, informācija ir vidu mājaslapa vienīgā vieta. Tas ir pirmā vieta, kur mēs varam, un nākošais mēs varam piezvanīt, bet tam būs informatīvs raksturs, mēs varam rakstīt vēstuli un tam līdzīgi. Tātad neticēt citām vietām, ticēt tikai vidu mājaslapā. Arī draudzenei un kaimiņienei nevajadzētu ticēt tāpat kā slimībām. Tas, ko tu teici, cilvēki pārāk daudz tur saklausās citos cilvēkos vai rakstos kaut kādos, bet vislabākais variants ir vienkārši pataisno. Jā, tas ir jo tur būs visīstākā. Tas tāpat kā par ārstu, jo parasti ārstam nav taisnība un kaimiņienei Google ārsts ir vislabākais. Jā, un nebūs tikai ūdens celi. Katru stundu. Jā, vēl viena lieta, ko es gribēju tev pajautāt un pateikt, es kā satura veidotājs arī ar to saskaros. Ļoti daudz cilvēki uzskata, ka ieņēmumi un nodokļi ir tikai naudiskā lieta. Bet tā jau galu galā nav, vai ne? Jo tu man esi stāstījusi, ka tā līdz galam nav, kad ir dažādi ieņēmumi. Jā, jo tas arī likumā ir rakstīts, ka katra cilvēka ieņēmumi ir gan naudā, gan mantā. Ja mēs saņemam atlīdzībā par kaut kādu preču reklamēšanu internetā, biezpienas ieriņus, vai kurpes, vai zābakus, ceļojums, šampūns. Jā, arī tas ir ienākums, jo likums pasaka, ka ienākumi ir gan naudā, gan graudā. Tātad mēs nevaram pateikt, ka tas nav, tā ir tikai dāvana, bet ja dāvana ir ar kaut kādu atlīdzības raksturu, tad, protams... Bet tur arī ir, kā pareizi tas ir noformēts, un man liekas, vispār mums ir tik daudz ko runāt, un ir tik daudz apakšpunkti šim visam, un mums būs vēl 17 sērijas šim raidījumam, kurā mēs padziļinātāk runāsim par visām šīm tēmām un lietām, un cilvēki varēs vairāk izprast, vai ne? Jā, Dāvi, mēs 17 raidījumos apskatīsim daudz būtiskas tēmas. Ļoti padziļināti. Tiekamies nākamajā sērijā. Tiekamies nākamajā sērijā.